Esiet sveicināti, cienījamie skatītāji, mūsu Sarks LV improvizētajā studijā. Iezīmējot gadu pēc dronu koalīcijas dibināšanas, šī gada 28. maijā Rīgā Aizsardzības ministrija sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti organizēs dronu samitu. Dronu samitā apspriedīsim tādas lietas kā koalīcijas sasniegums un gūtās mācības, kā arī diskutēsim par nākotnes mērķiem, pievēršot uzmanību globālās drošības un modernās kara darbības izaicinājumiem. Samits pulcēs dronu koalīcijas valstu ministrus, vadošos ekspertus, industrijas pārstāvjus un zinātniekus, veidojot kopēju platformu diskusijām un nākotnes lēmumiem. Lai tuvāk ieskicētu gan dronu samitā aplūkojamās tēmas, gan arī dronu tehnoloģiju attīstību tepat Latvijā, šodien pie mums studijā viesojas Rīgas Tehniskās universitātes pārstāvji. Rīgas Tehniskās universitātes būvniecības un mašīnzinību fakultātes inovāciju prodekāns Ivo Vaicis. Labdien! Un inovāciju prorektora dienesta aizsardzības virziena vadītājs Jānis Kondrāts. Sveiki! Sveiki! Ceru, ka pareizi nosaucu. Droši vien varētu sākt šo sarunu ar to, ka jūs pastāstītu, tad kāda tieši ir jūsu loma Rīgas Tehniskās universitātes dronu tehnoloģiju, tajā attīstības, industrijas, bet pētniecības procesā, jo jūsu amati ir gan sarežģīti, varbūt cilvēkiem nebūs īsti saprotams, kā tieši jūs esat iesaistīti. Varbūt tad jūs varat katrs par sevi pastāstīt mazliet, kāda ir tā jūsu loma. Jā, es varbūt varu sākt. Jā, es Rīgas Tehniskajā universitātē strādāju gadu, faktiski inovāciju prorektoru dienestā, ko sauc arī par zinātnes inovāciju centrus. Un viens no maniem uzdevumiem ir vadīt šos te aizsardzības projektus kopā ar industriju. Un esmu arī aizsardzības inovāciju ekosistēmas pētnieks. Nesen iestājos arī doktorantūrā, turpat RTU. Un, kopš pagājušā gada oktobra faktiski esmu iesaistīts dronu samita koordinēšanā, veidošanā, tā teikt, iesaistot dažādas organizācijas, partnerus. Un, tad faktiski mēs redzam, kas notiek, kā mēs kā universitāte varam iesaistīties pētniecību. Arī manā pārziņā ir tieši aizsardzības šie te Eiropas aizsardzības fonda projekti. Tad mēs arī aktīvi ņemam dalību kā universitāte, sniedzam iekšā projektus. Pagājušo gadu vienu iesniedzām arī kā koordinators faktiski dronu projektā tieši arī saistībā. Un šogad mēs redzam arī tieši zemūdens dronus kā vienu no prioritātēm. Un, kopumā mēs kā universitāte cenšamies būt aktīvi arī šajā te aizsardzības inovāciju ekosistēmā. Un jūs, Ivo? Mana sasaiste ar droniem nav varbūt tādā ļoti sarežģītā līmenī kā pētniecības virziens, bet tas, ko es universitātē daru, ņemot vērā to, ka mums universitātē ir 4 fakultātes, un būtībā mēs nosacām ļoti plašu inženiertehnisko lauku. Mums ir liels klāsts ar zinātniekiem, kas strādā pie dažādām tehnoloģijām. Mēs nevarētu teikt, ka mums ir attīstīts kāds ļoti specifisks dronu virziens, bet šie zinātnieki, kas strādā pie tehnoloģijām, tās ir tehnoloģijas, kas integrējās dronos iekšā. Un attiecīgi tad es esmu iniciators dronu akadēmiskai grupai, kas būtībā ir kā platforma universitātes iekšienē, kas apvieno šīs dažādās kompetences. Un attiecīgi šis mums ļauj būt daudz fleksiblākiem pēc industrijas pieprasījuma. Tad, kad uzņēmumi vēršās ar dažādiem palīdzības pieprasījumiem vienā vai otrā tehnoloģijā, tad ar šo platformu mēs varam nokoordinēt līdz attiecīgajiem zinātniekam. Tas strādā arī pretējā virzienā. Tad, ja zinātnieki strādā pie kādām konkrētām tēmām un viņi redz, ka šeit ir potenciāls šīs tehnoloģijas integrācijai, kas būtu jau mērogam industrijā, tad attiecīgi no šīs platformas meklējam industrijas partneri, kas varētu sadarboties un kur tad varētu attīstīties šī tehnoloģija jau nākošajā līmenī. Tagad jūs esat ieskicējuši to savu darbību, bet droši vien, ka skatītājiem varētu interesēt vairāk, ko tad tieši Tehniskā universitāte veids, kādi ir tie virzieni dronu pētniecībā, dronu tehnoloģiju pētniecībā
Un, ņemot vērā, ka dronu samits tomēr ir vairāk vai mazāk uz militāru pielietojumu droniem, dronu tehnoloģijām orientēts, tad kādi tad ir universitātes, varbūt kaut kādas iestrādes, virzieni tieši militārajā pielietojuma dronu tehnoloģiju attīstībā? Cik daudz jūs par to varat pastāstīt? Es no savas puses varu pieminēt izcilo darbību, kas ir materiāla zinātnes. Faktiski mums ir zinātnieki, kas nodarbojas tieši ar jaunu, inovatīvu materiālu izstrādi. Piemēram, tādi materiāli, kas nelaiž cauri elektromagnētisko kara darbību. Tad mums ir speciāli materiāli, kas ir šiem tiešās enerģijas, jeb lāzeru uzbrukumiem atbilstoši, teiksim, tas materiāls, kas nelaiž, cauri šo te lāzeru. Tādi mums ir divi izcilie aizsardzības virzieni, jeb projekti. Te būtu runa, ja es pareizi saprotu, par pašiem tiem dronu korpusiem? Pareizi. Jā, korpus. Viņi, lai nelaiž cauri, faktiski tāds pārklājums, faktiski mums ir tāds ķīmijas un dabas zinātņu fakultātē, mums ir faktiski tādi zinātnieki. Tad mums ir komunikācijas arī ļoti spēcīgs bloks, kur mums ir zinātnieki, ar kuriem es konkrēti sadarbojos, kuri faktiski izstrādā antenas, izstrādā radio, dažādus šos te risinājumus, un arī mums ir šī te laboratorija faktiski RTU, kuru mēs faktiski pagājušo gadu izmantojām arī vienā projektā, kur faktiski tika testēts šis te drons elektromagnētiskās karadarbības ietekmes rezultātā. Un faktiski tas aizveda, tas projekts faktiski iedvesmoja arī citus industrijas pārstāvis. Vispirms pamēģināt varbūt notestēt laboratorijā, šo te aizsardzību pret elektromagnētiskiem karadarbības līdzekļiem. Un tad doties uz šo sēlijas poligonu un faktiski testēt dzīvos apstākļus, kas īstenībā aizņem vairāk laika arī uzņēmējiem faktiski doties un testēt. Tur notestē vai ne, un laboratorijas apstākļos, un tāds virziens var minēt. Tas nozīmē, ka jums ir kaut kāda tieša sadarbība arī ar jau konkrētiem dronu ražotājiem? Izstrādājot šīs tehnoloģijas, ja es pareizi saprotu. Jā, atsevišķos gadījumos mums ir pētniecība, kas notiek tiešā sadarbībā ar konkrētiem uzņēmējiem, risinot jau konkrēti viņu vajadzības. Jā, tādā veidā arī mums atsevišķas sadarbības notiek. Ko es vēl gribēju piemetināt, Jāņa teiktajām, mēs strādājam arī ar gataviem dronu risinājumiem, attiecīgi attīstot dronus, integrējot mākslīgā intelekta risinājumus, nakts redzamības sensoru risinājumus, lidāru sistēmas. Un mums ir veidojās atsevišķi segmenti. Viens ir tieši šie klasiskie gaisa droni, un otrs segments, kur arī pētniecība attīstās, ir tieši ūdens droni. Tur gan mēs vairāk šobrīd runājam, es teiktu, vairāk par tādu duālu pielietojumu droniem, kas ir akvatoriju monitorēšana, lai šis drons varētu autonomi pārvietoties, atpazīt šķēršļus un šī akvatoriju piefiksēt. Tātad, šādi risinājumi arī ir mūsu klāstā. Un es pieņemu, ka daudziem varētu būt interesanti, cik daudz jūs šajos pētījumos, jūsu zinātnieki, cik daudz šajos pētījumos izmanto aktuālo pieredzi no karadarbības Ukrainā, kur dronu tehnoloģijas, cik var spriest pēc informācijas, ko saņemam no plašsaziņas līdzekļiem un citiem avotiem. Un tur ļoti dinamiski viņas mainās. Tur pretinieki viņas visu laiku pielāgo, tad Ukraiņi ir spiesti pielāgoties. Var sakot, tur visu laiku tāds pingpongs notiek ar tām tehnoloģiju attīstību. Vai jūs savos pētījumos arī kaut kā tam sekojat līdzi, konsultēties varbūt ar kādiem speciālistiem no Ukrainas, teiksim tā? Manā gadījumā, kur man tā pieredze ir, faktiski ir tas uzņēmējs, ir tas iniciators, ir tas, kurš dodās uz to Ukrainu, tas, kurš testē savu produkciju tur, tātad kaujas laukā, un tad viņš nāk faktiski ar to ar jaunākiem izaicinājumiem. Mums konkrēti ir tādi gadījumi, es nedrīkst nosaukt vārdos, šos uzņēmumus, bet viņi nāk ar šīm te inovācijām, ar
šie izaicinājumi pie mums uz universitāti un faktiski meklē šos pētniekus. Manā pieredzē šobrīd vismaz nav tādi pētnieki, gan jau, kad ir, bet kuri dodās pat tieši uz Ukrainu. Tas notiek caur industrijas partneriem faktiski. Un mēs arī, piemēram, esam tādā Amerikas vadītā, faktiski tādā labdarības inovātoru tādā grupā faktiski iekļuvuši, kuri faktiski arī vāc šo te informāciju. Viņi dodās labprātīgi, brīvprātīgi uz Ukrainu, viņi dodās uz tā brigādē, viņi noskaidro šīs te vajadzības, un tad viņi tur veido visādas tādas grupas diskusijas, un tad mēs arī tur smeļamies idejas, bet arī īstenībā caur aizsardzības ministriju mēs kontaktējamies faktiski dronu koalīcijas arī šiem te kontaktiem arī prasām faktiski, ko mēs varam iekļaut kaut kādos projektos, faktiski šos te izaicinājumus, un, protams, universitāte nevar strādāt tik strauji, mums ir, tā teikt, grafiki un dažādi projekti, vai ne, mēs nevaram tā uzreiz liekt iekšā, vai ne, tas mums tāds izaicinājums faktiski. Un tam uzņēmumam viņš nāk, viņam ir tagad problēma, un viņam vajag tagad viņu atrisināt. Ir ļoti grūti salauzt to, kā lai pasaka, ceļu, lai tas notiktu uzreiz, tagad, tūlīt. Ir daži cilvēki, varbūt, kas tā var tā pieslēgties, bet daudz cilvēki, teiksim, mūsu RTU darbinieki, pētnieki, viņiem grūti, teiksim, tā kapacitāte, jo šobrīd mēs izaicinājums tad ir vienkārši tas, ka pētniekiem ir arī citi projekti, un viņi nevar izjaukt to savu jau, teiksim, kalendāru, darblūsmu, kas viņiem jau ir iestrādāta, un tad viņi nevar tā kā uzreiz pārējo nomest malā un koncentrējamies tikai uz šo. Jā. Jā, es te gribētu piebilst, ka tā, ja mēs runājam par dronu tehnoloģiju attīstību tieši militārajā sektorā, tad tas noteikti var notikt tikai, ja mums izveidojās tāds trīsstūris, kur ir gala lietotājs, kas ir šis aizsardzības sektors, kuram ir sava pieredze un kas, protams, arī pārņem pieredzi no Ukrainas pa tiešajiem kanāliem. Tad ir industrija, kas spēj šo tehnoloģisko risinājumu mērogot, un tad tā zinātnes sadaļa noteikti ir tā, ka mēs sazobē ar industriju ejam, lai dabūtu to pienoto vērtību šiem produktiem, tam novitāti, vai atkal mēs gūtu tiešām to soli priekšā, atkal pārspēku. Un tas visu laiku būs nepārtraukts iteratīvs process, jo, protams, arī pretējā pusē notiek tas pats, un tad ir vienkārši šī dinamiskā darbība, lai nodrošinātu, teiksim, to tehnoloģisko tonus mūsu pusē. Kā jūs paši vērtējat, cik lielā mērā tas vispār ir iespējams, tā kā to tonus nodrošināt, jo pēdējais tāds lielākais izrāviens laikam bija tas, ka frontē sāk aktīvi izmantot optiskās šķiedras vadītos dronus. Ja, tur ir, kas uzreiz ir tāds milzīgs izaicinājums, jo arī pašiem ukraiņiem tas bija ļoti liels izaicinājums, jo viņiem visas tā aizsardzības tie principi balstījās uz elektroniskās kārdarbības sistēmām, un šos dronus viņos nevar ietekmēt nekādīgi, tikai fiziski. Viņus var notriekt vai, pāraut šo kabeli un tam līdzīgi. Vai, teiksim, jūs, kā jūs to redzat, cik tās iespējas ir vispār? Principā ir bijis uzņēmums, vismaz manā redzeslokā, kas ir nācis ar šo te produktu. Faktiski viņam arī kaut kādi izaicinājumi, kurus mēs cenšamies, teiksim, palīdzēt atrisināt. Bet jā, tā ir pilnīgi noteikti aktualitāte, šie te optiskās šķiedras, faktiski. Droni arī nāk pie mums, faktiski uz universitāti meklēt risinājumus. Risinājums tieši kā cīnīties pret šādiem droniem? Vai arī kā pašiem ražot drīzāk? Nē, uzlabot viņu, teiksim, tehnoloģiju, kur viņiem ir kaut kāds izaicinājums. Konkrēti mums bija tāds viens gadījums, universitāte ir liela, mums tur ir tik daudz visādi projektu, un šobrīd zinātnieki, pētnieki, vismaz tas, ar kuriem es strādāju, viņi jau sāk just, ka viņiem ir ļoti daudz, teiksim, jo tas darbs, teiksim, pētīt, darīt tās lietas, un tad viņiem, bieži vien ir tikai jāizvēlās, vai viņi grib uz to aizsardzību, un varbūt daudziem ir dažādi kaut kādi apstākļi, varbūt, ka viņi negrib. Un tāpēc tas mūsu uzdevums, arī vismaz mans uzdevums, ir tā kā iedvesmot un, teiksim, veicināt to universitātes pētnieku, zinātnieku iesaisti faktiski šajā te tehnoloģiskā pārākuma iegūšanā, lai mēs arī būtu gatavi, lai mums būtu šīs te tehnoloģijas, ko mēs varam arī dot Ukrainai faktiski to spēku un
un tās inovācijas, lai viņi var cīnīties. Bet tieši tā, tas ir diezgan grūti, nesot tur uz vietas, tāpēc mēs paļaujamies uz uzņēmējiem, kas faktiski tur dodās. Un, varbūt, ka mums universitāte arī vajadzētu doties, teiksim, kaut kādai grupai uz turieni. Gan jau, kad ir arī tādi, ko mēs varbūt nezinām arī. Daudz jau ir īstenībā zinātnieki, ir NBS karavīri, zemesargi, tā teikt. Viņi ir gan universitātē, gan šajā te militārajā, tad viņi visdrīzāk redz to lauku arī no visām pusēm. Visdrīzāk. Jā. Es to jautājumu vairāk biju domājis tādā ziņā, vai jūs pamatā reaģējat jau uz esošiem izaicinājumiem, vai jūs arī paralēli strādājat pie kaut kādiem pilnīgi novatoriskiem jauniem risinājumiem, pie kaut kā tāda, kas varbūt nevienam vēl nav ienācis prātā, ko varētu izmantot tieši dronu tehnoloģijās? Es teiktu noteikti, ka gan, jo tie paši materiāli risinājumi, kas ir ļoti unikāli tieši mūsu specifika, jo vēsturiski Rīgas Tehniskā universitāte ir diezgan spēcīga tieši materiālu pārklājumos, ka tur mēs esam ļoti labā līmenī un nepārprotam būs kaut kādas tehnoloģijas, kur mēs kaut kādā ziņā iepaliksim, bet kas ir ļoti labi tieši universitātē, kad mēs jau neesam kā viena pētniecības institūcija, mums ir gana daudz partneru arī sabiedroto valstīs, kur šīs tehnoloģijas attīstās ciešā sazobē, kur mēs redzam, ka kāds varbūt ir spēcīgāks vienā nišā, tad mēs pieslēdzamies ar savu kompetenci un atkal otrādi. Un tādā veidā mēs varam tiešām uzturēt to, ka tā tehnoloģija, ko mēs attīstam, ir gan augstā līmenī. Un jūs minējāt jau, ka norit darbs arī pie jūras, pie jūras droniem, ūdens droniem. Vai jums ir arī kaut kādas iestrādes, varbūt arī sauszemes dronu virzienā, jo tas arī ir viens no tādiem ļoti perspektīviem virzieniem, cik zinu. Uzņēmēji nāk pie mums, faktiski tie, kas būvē šos sauszemes dronus. Šobrīd arī mēs nevaram varbūt dalīties ar konkrētiem uzņēmumu nosaukumiem, bet principā tie, kas ir visi šie vadošie Latvijā, es viņus visus redzu šeit universitātē, tā teikt, universitāšu telpās, vai viņi grib nākt pie mums, kaut kādas risinājumus viņiem palīdzēt, teiksim, atrisināt. Arī mums šī datorzinātņu fakultāte, kur mums ir programmētāji un datorzinātnieki, mākslīgais intelekts arī, kur mums ir, piemēram, viens Eiropas aizsardzības fonda projekts, kurā mēs esam kā partneris. Faktiski tur ir mākslīgais intelekts priekš aizsardzības. Tas tāds milzīgs Eiropas līmeņa projekts, kurā mēs esam iekšā, mēs tur lepojamies. Un, faktiski, bet tā pa īstam, teiksim, manuprāt, mēs kā universitāte vairāk cenšamies strādāt uz tām nākotnes tehnoloģijām. Tas viens moments ir tā zinātne, kur ir 5 gadu uz priekšu mēs cenšamies kaut ko izstrādāt, bet tad ir inovācijas, kas ir faktiski te un tagad, bet tas ir ciešā sazobē ar industriju faktiski. Mēs jau neesam, teiksim, ir mums arī departaments, kurš izstrādā dažādas risinājumus, inovatīvus. Tur mēs prototipējam, izstrādājam risinājumus, bet arī priekš industrijas faktiski vajadzībām. Mums ir viens tāds komunikāciju iekārts projekts, kas spēj strādāt, piemēram, meša tīklā, sadarboties, teiksim, veselas komandas, teiksim, ja pazūd sakari kaut kādā ārējā, tad faktiski ar šo te ierīci viņš var faktiski nezaudēt šo te sakaru spējas, komunicēt vienas grupas, teiksim, ietvaros kaut kādā lokālā. Tur arī mēs faktiski darbojamies un mūsu zinātnieki, inženieri faktiski to izstrādā. Faktiski. Jūs jau tā kā ieskicējāt to nākotnes tēmu, un es jums gribēju jautāt abiem, kādu tad jūs redzat varbūt kaut kādu tuvāko 3-5 gadu laikā, kā varētu tā dronu tehnoloģija varbūt tā kaut kā, ja globāli uz to skatās, attīstīties, jo dažādas tās spekulācijas ir lasītas par to, ka, it sevišķi militārajā jomā, ka tāda tuvā kara darbība vairs tuvākajā nākotnē praktiski vairs nenotiks, ka to visu darīs kaut kādi droni, kaut kādas sauszemes droni, gaisa droni, vienalga, ka tur kaut kādā tajā nelielajā attālumā, ko mēs esam pieraduši, ka tur notiek tā kājnieku sadursme, ka tagad tur iespējams droni varētu to darīt vai kaut kādi cits robotizēts iekārtas. Kā jūs uz to skatāties? Kādas ir jūsu tās perspektīvas?
Šis ir tāds ļoti labs jautājums, un es domāju, ka šis ir jautājums arī, kur pieskarsimies drona samita kontekstā tieši kādā no skatuvēm, bet tieši tās spekulācijas par to, kā tās tehnoloģijas varētu attīstīties, ir gana daudz un dažādas. Ja mēs runājam par tādu tuvāko nākotni, tad šobrīd tas lielais izaicinājums droši vien ir arī tehnoloģijas mērogojamība. Attiecīgi mēs varam radīt ļoti labi inovatīvu risinājumu, bet šobrīd aktīvā karadarbībā tas strādā tad, ja tas ir tiešām kaut kāds mērogojams, ražojams lielams apjomos, vēlams, protams, vienkārši un ātri. Un tas ir, varbūt nav tāds, šeit neiet runa vairs par tādu inovāciju kā tehnoloģiskā inovācija tieši pašā dronā, bet kā viņu sagatavot un dabūt uz to frontes līniju. Tālāk jau nākošais, protams, kas ir aktuāls, ir šis pilnīgi autonomie droni, par ko jau runā jau šobrīd. Tur ir dažādi riski gan par to, kā tas darbojās un ar visādiem regulējumiem. Tas būtu ar mākslīgā intelekta. Jā, tieši tā, ka būtībā tā miedarbība drona beidzās tajā brīdī, kad ir nospiests pogu, viņš ir palaists. Viņš pats atrod mērķi, izdara tas, kas ir jāizdara. Nu jā, tur ir lasīts par tiem riskiem, arī tur ētiskas dabas riski, gan arī tīri praktiskas dabas, ka paši savējie karavīri satraucas, ka viņus varētu šādi autonomi droni nejauši sajaukt ar pretinieku un, piemēram, uzbrukt viņiem, tam līdzīgi. Nu jā, un tad, protams, nāk tieši tā, ka šo dronu tāpat kā teikt, viņi var pārtvert. Ir, protams, šie pretdronu risinājumi, pie kuriem arī tā skaitā Rīgas Tehniskā universitāte strādā arī pie šiem pretdronu risinājumiem, kur lielais izaicinājums atkal ir ne tik daudz kā izveidot sistēmu, jo tādas jau ir, bet kā viņas padarīt pieejamas par kaut kādām zināmām saprātīgām izmaksām. Bet tas ir vēl atsevišķs liels bloks. Tā kā jā, pie autonomām sistēmām tie riski ir. Cik tālu tas attīstīsies, grūti teikt. Šeit nāk klāt vēl aspekts par, piemēram, dronu 5, kas gan var tikt izmantots gan misijas vajadzībām, gan aizsardzības vajadzībām, kur viņi komunicē droni ar dronu un paši tātad nokoordinē šo darbu. Kā tas viss attīstīsies, tas, protams, ir jautājums, bet šeit noteikti tas, kas mums ir jādara, mums visu laiku ir jābūt tiešām ļoti aktīviem, gan industrijas pusē, gan zinātnieku pusē, gan arī militārā sektorā. Mēs tiešām esam tehnoloģiju līmenī, un mēs esam gatavi pielāgoties tajā brīdī, kad ir kaut kāds tiešām game changers notiek šīs tehnoloģijās, lai mēs būtu tuvumā vai ideālā gadījumā soli pārāk. Tad varbūt noslēgumā, ko jūs tad paši sagaidat no drona samita vai cerat uz kādām atklāsmēm, kādiem labiem kontaktiem? Jā, mēs tur esam, tā teikt, uzrunājuši lielākos faktiski aizsardzības uzņēmumus no visas pasaules. Jā. Tur ieradīsies augststāvoši gan militārie eksperti, gan politiskie šie te veidotāji un zinātnes pārstāvji. Šāds pasākums, manuprāt, notiek pirmo reizi. Tad šāda mēroga mums ir šis te Expo sadaļa, kur faktiski jau 70 ir pieteikušies, faktiski plānots ir 100 no Eiropas un galvenokārt no drona koalīcijas valstīm šie te izstādes dalībnieki. Dronu darbnīca, tā teikt, jaunu uzņēmumu. Šīs prezentācijas mēs faktiski tiks atlasīti vislabākie no Eiropas, no NATO dalību valstīm. Šie te cilvēki un uzņēmēji, tā teikt. Es domāju, ka tas tāds ļoti nozīmīgs pasākums Latvijā, un mēs to uztveram ļoti nopietni un darām visu, kas mums ir mūsu spēkos, lai tas notiktu. Un tiešām augstā līmenī un tiktu tiešām diskutēts un radīt jauni projekti, kaut kādas sadarbības, teiksim, kas ir starptautiski, kur mēs RTU mēs cenšamies izlausties no tās Latvijas, faktiski veicināt šīs sadarbības ar, Vācijas uzņēmumiem vai Skandināvijas uzņēmumiem, šis te Airbus vai nezinu, Vācijas, es nesaukšu tagad vārdos, šos uzņēmumus, bet mēģināt sadarboties ar viņiem, jo piemēram, pretgaisa aizsardzības sistēmas mēs viņus pērkam, bet varbūt mēs viņus varam arī Latvijā kaut kur tepat izstrādāt un sadarbojoties ar šiem te uzņēmumiem vai arī tajos virzienos mēs skatāmies kaut kādas radaru sistēmas un mēģinam, teiksim, iesaistīties, nevis vienkārši nopirkt
bet arī kaut kādu daļu izstrādāt, varbūt uzlabot, teiksim, mēs pielāgot. Jā, un tas arī ir virziens, kurā mēs cenšamies darboties arī starptautiskām universitātēm un šiem te aizsardzības uzņēmumiem, kur arī šajā samitā būs. Faktiski viņi ieradīsies, viņi grib braukt, viņi grib pievienoties, un tas ir lieliski, manuprāt. Ivo, varbūt? Jā, no tāda personīgā redzējuma man tā lieliskā iespēja būt kontaktā, pat cik es esmu viens no satura veidotājiem tieši Dronu samitam, kontaktā gan ar runātājiem, gan ar šiem lieliem partneriem, kas mums ir. Un droši vien tas mans redzējums par to, kas būtu tas ieguvums no šī Dronu samita. Viens ir tas, ka, protams, mēs fonā šī Dronu samitam ir tieši Dronu koalīcija. Un tas veikums, kas ir bijis Dronu koalīcijas ietvarā, kad droši vien nekautrēties, ka mēs kaut kādā brīdī atzīstam arī kaut kādus vājos punktus, kur varbūt mums nav gājis tik labi, kā mēs gribētu, un kas būtu svarīgi ne tikai šos punktus identificēt, bet ņemot vērā to, ka tur būs augstu līmeņu politiķi, militāri personas, eksperti, industrija, ideālā platforma, kur vienoties tiešām par nākošajiem soļiem, lai saprastu, kā mēs varam ciešāk sadarboties, lai tas rezultāts, ko mēs varam dot tālāk, pārsniegt cerēto. Labi. Paldies jums abiem, ka atradāt laiku ierasties pie mums studijā, pastāstīt par samitu, pastāstīt par RTU tehnoloģiju attīstību. Un tad jau tiekamies samitā. Ceram uz pozitīviem rezultātiem. Paldies par sarunu. Paldies, ka skatījāties, un tiekamies nākamajos ierakstos.